Es nesaku, ka pilsētnieks nav strādīgs, bet mums tā nedaudz izturība varbūt ir lielāka. Pirmkārt jau man liekas, ka bērniem ir forši dzīvot laukos. Brīvība. Es varu lielā mērā būt neatkarīgs. Es pats plānoju savu laiku. Es esmu pieradis pie tādas brīvības. Pats pa sevi, jā. Pats savas idejas realizēt. Tā kā jādara, tad aizej izdari. Kopā 125. Vai tur iet kāda, var kaut nāk klāt. Šorīt arī viena nāca klāt, jā. Sākām tā kā bridām pa dubļiem, tur nebija ferma uztaisīta. Tās 20 govis līdz decembrim dzīvoja ārā, un tad tur sakot, es domāju, ceļās, jau tā ferma ceļās. Laukos, principā, domāju, pastāvēs tie, kas attīstās. Tad uzcelt to fermu uzreiz jau vieglāk. Man brālis jaunākais ir veterinārā ārsts. No sākumā viņš te parādīja, kas pa kam. Katru reizi jau neizsauksi to ārstu vai ko. Man 39. Kā no bērna kājas. Toreiz jau kā jau visiem tas gojas. Tad tētis bija saimnieks šeit. Vieta vēl te bija fermā. Mēs te vēl nedaudz viņu paplašinājām un visām pusēm. It kā mēs to pavilkt varam. Katru dienu satika apmēram 1,5 tonu. Zinu, no rīta apmēram 4:30, labi vakarā tur 4:30. Es varu paspēt arī pēc bērniem aizbraukt. Vīrs sāk to slaukšanu. Tā kā es atbrīvojos, aizdevu viņam palīdzēt. Tad tā izvēle it kā bija vai nu tā pa īstam sāk kaut ko darīt, tā. Plāni līdz 350 govi. Attiecīgi vajadzēs arī vairāk strādnieku. Strādā darbīgi. Tas var teikt, piemērs visiem ir. Ideja jau galvenā tāda, ka tas Latvijas piens pieder jau pašiem zemniekiem. Tagad 600 saimnieku kaut kur apvienojušies tajā kooperatīvā. Tāpat kā trose, ja viņa savīta no maziem metāla stieplītēm, katru stieplīti viegli pārrāt. Bet ar lielu trosi var pavilkt lielu vezumu. Tāpat ir, ja mēs. Nav mums jādomā par to, kur to pienu likt rīt. Varbūt rīt neņems tas kombināts vai šis, vai tur ar cenām kaut kā spēlēsies. Mēs jau esam tie noteicēji.